Sveiciens Dieva mīļoto meiteņu kanāla sekotājiem un klausītājiem. Esam šajā gadā klāt ar jaunu video un ar brīnišķīgiem viesiem. Tie ir Gabriels un Sigita Zīverti. Ar prieku viņi kalpo Dievam. Draudzē, kuru apmeklē, kopā vada slavēšanu. Kopā piedalās un organizē dažādus pasākumus organizācija Tuvu, kā arī savu brīvo laiku pavada ļoti aktīvi ārpus mājas. Gabriela un Sigitas stāsts ir īpašs ar to, kad abi jaunieši iepazinās. Gabrielam bija 12 gadi, Sigitai bija 14 gadi. Tagad jau abiem ir 20 un 22 gadi. Dzirdēsim, kā norisinājās šī draudzība, kā viens otram iepatikās, kādi varbūt bija šķēršļi, grūtības 11 gados, tā teikt, izturēt un iziet cauri šai sadraudzībai. Un arī pēc tam nonākt pie šī lēmuma līdz kāzām, savienot savas dzīves kopā. Klausāmies šo stāstu. Noteikti padalieties ar citiem, abonējiet kanālu un spiežat laiku. Mūsu stāsts nav vienkārši. Un tas ir aizsācies kopš 2018. gada, kad mēs ar ģimeni, es ar savu ģimeni, dzīvojot pie vecākiem, pārcēlāmies uz Jelgavu no pilsētas Priekula, tāpēc, ka manu tēti aicināja būt par mācītāju Jelgavas Baptistu draudzē, kur es 2018. gadā satiku Sigitu. Tajā brīdī man nekas vairāk kā tikai draugu līmenī neinteresēja par viņu. Vairāk interesēja izveidot foršas attiecības ar viņas brāli un pavadīt laiku kopā ar viņas brāli. Bet tādā veidā bieži nācās arī satikt Sigitu. Un Sigita patiesībā bija pirmais cilvēks, ko es iepazinu, parācoties uz Jelgavu. Ko lai pasaka, man tas dzīves stāsts ir bijis tāds grūts, jo bērnība pagāja pilsētā Priekula no bērndārza pirmspēdējās grupiņas līdz pat 6. klasē. Un tie gadi bija tādi grūti, jo mans tētis bija visu dzīvi mācītājs un joprojām ir. Un tad pusauģu gados ir tā vēlme darīt kaut ko savu, darīt pretēji tam, ko liek vecāki. Un tad es biju tāds liels rebels. Pretojos visām varas iestādēm, gan draudzē, baznīcai, gan tam, ko tēti saka, jāiet uz baznīcu, man tas viss vispār neinteresēja. Un gribēju pavadīt daudz laika skolā ar klases biedriem, būt liels huligāns, draudzēties ar daudz meitenēm. Un man vispār tā pieredze attiecībās ar meitenēm tāda grūta, jo man ir licies, kad var būt normāli, kad vienlaicīgi es draudzējos ar vairākām meitenēm, bet es nevarēju izskaidrot, kā es uztveru tās attiecības, bet man likās, ka vienkārši ar meitenēm var daudz sakarīgāk parunāt kā ar vienaudžiem džekiem, kuri dažbrīd liekas tā kā mērkaķi. Un tad nevar īsti neko normāli parunāt, un tad, lai kārtīgi izskatītu sirdi, man vajadzēja kādreiz parunāt ar meitenēm. Un tad daudz džeki to pamanīja un sāka smieties par mani un tur norādīt, ka tur tā meitene patīk tā, bet es pat nezināju, kura man patīk, kura man nepatīk, un tad nācās arī tā kā sāpināt meitenes, pašam tikt sāpinātam no meitenēm. Un es tagad stāstu par tiem pusauģu gadiem vēl tajā pilsētā Priekula. Un tad vēl pār tam visam es negribu iet uz baznīcu, gribu darīt trakas lietas, gribu būt stilīgs un kruts. Tas iekļauj arī alkoholu un visu pārējo, kas tā kā ir aizliegts un kas nav tā kā atļauts tajā vecumā. Un tad viss paliek vēl trakāk, kad vienu dienu ģimenē tēti saka paziņojumu, ka mēs pēc 2 gadiem pārceļamies uz pilsētu Jelgavu. Un to viņš saka 16. gadā. Un tad tajā brīdī man vienkārši vēl lielāks naids izveidojas gan pret Dievu baznīcu, gan pret tēti, viņa amatu. Es palieku vēl depresīvāks. Un tajā brīdī man šķiet, ka vispār nav draugu, dzīvē nav jēgas, es visu dzīvi gribēju pavadīt Priekulē. Un tad sāku visus lamāt un vēl sliktāk uzvesties skolā un darīt visu iespējamo, lai nokaitinātu savējos. Un tad tomēr nācās vienkārši pieņemt un sagramot, un tojās jau tas 18. gads, kad pārceļamies uz pilsētu Jelgavu. Un tā bija grūta vasara, tas notika vasarā, kad visi jaunieši, visi draugi, visas meitenes gāja laukā ārā pavadīt laiku. Man bija jāsēž mājās
jo es vēl neesmu paspējis nekādas attiecības izveidot. Bet tad kādu dienu vienkārši mana mamma saka, ka no draudzes ir kāda ģimene, kura brauc peldēties uz Ozolnieku ezeru. un mana mamma piedāvā man un manai māsai, vai mēs gribam pievienoties. Un mēs sakam, ka jā, un tad mēs kāpjam iekšā mašīnā, un tur ir Sigita, viņas brālis un viņas mamma. Un tad tā bija pirmā diena, kad mēs satikāmies. Jau kā mēs redzējām viens otru. Jā, tagad es pirmo reizi ieraudzīju Gabrielu. Likās tāds uzreiz tā kā iekrita acīs, bet neko vairāk tā nepadomāju, nebija tāda pirmā skata mīlestība, bet acīs iekrita. Un tā likās, ka viņš ir daudz savādāks nekā apkārtējie puiši, apkārtējie džeki tajā vecumā ir sevišķi. Un es pat nejūtu, ka viņš būtu jaunāks. Un kaut kā arī tā saikne uzreiz izveidojās gan viņām ar brāli, gan arī mūsu starpā. Mēs vienkārši pavadījām daudz laiku draudzē, kopā kalpojot, esot gan slavēšanas sastāvā kopā, gan arī jauniešu vakaros. Un tur jau tad sākām vairāk viens otru iepazīt. Gabriels sāka iejusties pilsētā. Savā ziņā, jā, mana ģimene to palīdzēja viņam tā iejusties. Un tā, caur kalpošanām, tad mēs ļoti daudz pavadījām laiku kopā, iepazinām viens otru. Sāka veidoties mums tāds priekšstats vienam par otru. Jā, varbūt tev kāds komentārs varbūt vēl par šo laiku. Jā, ko varētu pateikt, ka tad, kad mēs sākām vairāk iepazīties tieši draudzē un baznīcā un esot jauniešu pusauģu vakaros, esot muzikālajā ansamblī, tad Sigita sāka vairāk uz mani skatīties, kā es uz viņu. Un tad man viss bija tā kā ļoti vienkārši. Tur bija vairākas foršas meitenes, man viņas viss tā kā patika. Bet Sigita es tā īpaši iekrita acīs, kā jauna svaiga zivtiņa draudzē, kas ir ienācis. Un tad bija tā droši vien grūti tev, jo es jau tev sāku patikt ātrāk. Un man tajā brīdī vēl bija grūti saprast, kas ir tādas, ko darīt ar šo vēlēšanos būt attiecībās ar meitenēm. Man tur skolā kāda meitene patika, un kā jau es teicu, ir bijusi tāda grūta pieredze, ko vispār tajos pusauģu gados nozīmē attiecības ar meiteni. Bet tajā brīdī es biju kopā ar kādu meiteni, un es tā kā esmu draudzē, bet man tās attiecības ar to meiteni, kas no skolas vidas, tā ir tāda dalīta dzīve, jo draudzēs pavadu laiku ar visiem citiem. Un tad skolā atkal ar citiem cilvēkiem. Tad ir kaut kādi brīži, kad mēs pavadam laiku kopā baznīcā, un es tā kā vairāk dodu kaut kādu cerību Sigitai, bet patiesībā tas nav apzināti, un es nemaz nepamanu, kā es varbūt dodu viņai cerību. Viņa to pamana, un viņa sāk jau izkust, un tad patiesībā tas nav bijis apzināts, un tas nav bijis tā domāts. Jā, jo īstenībā tā man pusauģu gados bija arī vairākas tādas simpātijas, bet Gabriels bija vienīgais no manām simpātijām, kurš izrādīja tādu interesi arī no savas puses klāt. Un tas man uzreiz, jā, kā jau Gabriels teica, lika vismazāja izkust un tā saņem to uzmanību, tādu atzinību. Tas man tikai pastiprināja to ieķeršanos viņām. Ko mēs gan varam pateikt kā tādu iedrošinājumu, ir, ka pavisam vienkārši, un tas ir pavisam patiesi, ka esot kopā draudzē, pusauģi jaunieši, viņi pavadot laiku kopā, ļoti satuvinās caur dažādām kalpošanām, notikumiem, draudzes aktivitātēm, un nav labākas vietas, kur iepazīties ar savu dzīves biedru, vai ar savu sievu, ar savu vīru, kā draudzē. Nav labākas vietas, jo draudzē viss var notikt veselīgās robežās un viss var notikt veselīgos rāmjos. Un es kā joks, bet kādiem cilvēkiem aiziet uz draudzi, pat tas motīvs nav iet uz draudzi, bet meklēt sievu. Un tas varbūt ir līdzīgs stāsts, kā taviem vecākiem gāja, kad tavs tētis gāja uz draudzi un skatījās, kur ir brīva sieviete. Un tas tāds kādos brīžos joks, bet tā ir patiesība. Un tad tā mēs arī satuvinājāmies kopā darot lietas. 18. gadā mēs pārvācāmies uz Jelgavu, bet tā reāli mēs sākām draudzēties 20. gadā. Vajadzēja 2 gadus, lai es saprastu, ka es negribu veltīt tik daudz laika skolas vidē, pilsētas vidē kā draudzē. Es negribu pavadīt tik daudz laiku ar draugiem no
mēs teiktu, tā kā pasaulīgās vidas, jo es nevarēju saprast, ko viņi grib no manis un ko es gribu no viņiem. Un man bija grūti novērtēt tās attiecības, jo likās, ka tur kaut kas nav ar tādu dziļumu un tādu patiesumu. Un tad es gribēju vairāk veltīt savu enerģiju un laiku draudzē, pievienoties tur draudzes pusauģiem, jo tur bija kaut kas īpašs un kaut kas atšķirīgs. Es sapratu, ka viņi vienmēr pieņems un neviens nekad neskoposies, apvaicāsies, kā iet un pamanīs vienmēr un neatstās novārtā. Un tad es daudz vairāk saku pievērsties 20. gadā tieši draudzēm. Tas bija interesanti, jo tas bija arī Covid laiks. Un tad viss bija slēgts, un tad it kā mums bija jāsēž visiem mājās, bet tā mums bija iespēja arvien vairāk tādos arī nelegālos veidos pavadīt laiku, tur tikties jauniešiem, iet uz mežu, tur kaut ko vēl darīt un pavadīt laiku kopā. Pienāca tā gada vasara. Jā. Un līdz bija viena jūlija diena, karsta diena, ļoti spilgti atceros to dienu. Sēdēju savā mājā dārzā, lasīju ķiršus, un man uzrakstīja mans brālēns un teica, mēs gribam iet uz kino, viņš tur ar saviem draugiem, un ka viņš esot Gabrielu vēl uzaicinājis, vai es vēlos pievienoties. Un tā ziņa tāda interesanta bija, tā kā uzrakstu to aprakstu, un tad atsevišķi vēl Gabriels arī būs. It kā tas kaut ko, varbūt viņš kaut ko jau bija manījis, varbūt nē, nezinu. Un tas ir interesanti, jo viņš pamana no malas, kad jau kaut kas sāk mūsu starpā notikt. Es pat varbūt par to, es arī nesaprotu, kāpēc viņš kaut ko tādu piebilstu, bet viņš jau pamana no malas, ka mēs uzvedamies jau citādāk. Filma, ko ieteicu skatīties, man nelikās uzreiz tāds, jā, es gribu viņu redzēt, bet man vienkārši likās tāds foršs piedzīvojums vasarā. Tā diena, kad bija plāns braukt skatīties to kino, man par viņu daudz nepatīk runāt, jo viņa nav īsti izskaidrojama, bet tā bija diena, kad viss saslēdzās, viss uzkrātais to 2 gadu laikā, tā kā gribēju nākt ārā, un tad tā simpātijas un viss no manas puses un no Sigitas puses. Un es gan esmu teicis par to dienu, ka tie ir kā tie tauriņi vēderā, kad nevar izskaidrot, bet tā meitene vienkārši sāk patikt. Un es nevaru pateikt, kāpēc, bet man viņa patīk. Un tā tas arī notika tajā dienā, bet tam visam pamats bija kaut kas no tā pavadītā laika iepriekš. Tas nebija tā no tāda pirmā acu skatiena bez konteksta. Tur bija konteksts, un tad mēs sākām apzināti par to runāt, ko tas viss nozīmē. Pēc šīs dienas tad mēs, Gabriels man vakarā uzraksta, un tad mums sākās tāda komunikācija par to, ka kaut kas šajā dienā bija tāds savādāks nekā parasti, un ka mums visticamāk vajadzētu satikties, parunāt par to, kā mēs jūtamies, un kas tad īsti notiek mūsu starpā, lai nav tāda, lai ir skaidrība, jā. Un tad mēs arī satikāmies, un tad bija iespēja izrunāt to, kā es biju jutusies tos 2 gadus, kur bija tāds miksēts sajūtas par to, kad kādā brīdī liekas, viņš man pievērš uzmanību, tad atkal es redzu, ka viņš pievērš uzmanību citām meitenēm, un tad es līdz galam tā nevarēju saprast, bet viņš man sirdī jau bija iekritis, un tad sanāca tā, ka diezgan daudz pārdzīvoju par kādām lietām, un tad bija iespēja tajā dienā to visu atklāt izstāstīt, un tad arī paraudāt kopā mazliet, bet un tad no tās dienas tad mēs pieņēmām tādu lēmumu, ka likās, labi, mēs patīkam viens otram, ko mēs varam darīt, tad sākam draudzēties, veidojam attiecības. Un tas izskatījās tā, ka mēs vienkārši pavadam laiku arī divatā. Vairs ne kopā ar kādiem jauniešiem, bet ejam ārā, braukājamies ar riteņiem, ejam uz kafejnīcām, pavadam laiku divatā. Bet jāpiebilst, ka tas bija tas 2020. gads, kur man tad bija 16, viņam bija 14, un mēs satikāmies kādas varbūt 2-3 reizes, līdz maniem vecākiem sākās jautājumi, jo es viņiem neizstāstīju to situāciju. Viņi tikai arī tā no malas visu skatījās, un tad radās tie jautājumi, kur tu ej, kāpēc jūs ejat divatā, kas tur jums notiek. Un tad es arī stāstīju visu tā, kā ir, un esmu ļoti pateicīga Dievam par savu mammu, kad ir bijusi tik foršas tādas attiecības, ka es varu viņai izstāstīt tā, kā ir. Un viņa atkal var izstāstīt no savas puses tā, kā ir. Un tad mums bija viena saruna, viņa saka, ka nav vērts draudzēties, ja šīs attiecības jūs nenoved līdz kāzām. Tātad vai nu mēs draudzējamies un apprecamies, vai nu mēs draudzējamies un izšķiramies. Tā kā ir tikai divi varianti.
Un tad es sapratu, ka, ja mēs draudzējamies, tad mums ir jāprecās. Tas nozīmē, ka līdz kāzām potenciāli tad ir jāsagaida, kamēr mēs esam pilngadīgi, kas bija vismaz 4 gadi. Un tajā brīdī bija tāds lēmums, ko darīt. Tā kā vai ir vērts sākt šo draudzību, ja mēs zinām, ka būs grūti, ka būs ilgi. Nu, var teikt, ka mēs zinām, bet mēs jau īstenībā nezinājām, jo mēs nebijām tam gājuši cauri, tikai dzirdot apkārtējo cilvēku pieredzi, kas saka, ka ir grūti gaidīt līdz kāzām. Un tajā brīdī tad es runāju ar mammu, es saku, jā, es viņai piekrītu, es negribu, lai šie 4 gadi ir ļoti grūti un mokoši. Es iešu un viņam pateikšu, ka mēs vairs nesatiksimies, ka nekas nevar būt mūsu starpā, mēs esam pārāk jauni. Un tad es arī aizgāju, un mums bija viena reize, kur mēs par to runājam. Ļoti smaga reize, jo mūsu simpātijas jau ir izveidotas, mēs jau esam bijuši uz mūsu pirmajiem randiņiem, un liekas, viss ir tik skaisti, viss ir tik forši, un pēkšņi tas viss ir jāpārtrauc, un kāpēc lai to darītu. Bet es vienkārši zināju, ka tas ir tāds labākais lēmums tajā brīdī, bet kaut kā par to runājot, labi, mēs pieņemam to lēmumu, ka tad neko, un tad bija, varbūt nedēļa, varbūt 2 nedēļas, un mēs sapratām, ka mēs vēl joprojām tik daudz laika pavadam kopā draudzē, kalpošanās, un ka mums ir ļoti grūti būt pat vienā telpā, zinot, kādas mums ir sajūtas vienam pret otru, un ar to sajūtas, ka mēs nevaram būt kopā. Un tas bija ļoti, ļoti grūti, un tad mēs sapratām, mēs tā nevaram, un tad nolēmām, ka kaut kā mēģināsim tās attiecības tomēr turpināt, cik vien labi mēs varam, bet tas bija ļoti grūts arī tāds sākums, jo tā, ka mēs ņemam šo otro izvēli, turpināt šīs attiecības, mēs jau sākām diezgan strauji arī fiziskajā tuvībā tuvoties ar rociņās turēšanos un skūpstiem un apskāvieniem un vispārējo, un tā kulminācija ļoti strauji tajā brīdī auga. Mēs teiktu, ka nav pareizu atbilžu, jo es apzinos, cik vecākiem ir grūti vērot, kā viņu bērni jau agrā jaunībā grib iet attiecībās, un tomēr es pēc savas pieredzes es arī redzu visus jauniešus un jaunos pārus, kuri jau ir 11 gados un kuri saprot, ka tas ir īsts, un droši vien neviens viņus nesaprot, ka viņi zina, ka tas ir īsts un ka viņi grib draudzēties līdz kāzām, bet neviens viņus nesaprot, un varbūt kāda liek viņiem pārstāt šīs attiecības, un ir tik grūti un neiespējami to izdarīt, jo tajā brīdī tās simpātijas viņas var būt īstas, un nekas nevar to apturēt. Un arī mūsu gadījumā, arī tas, ko vecāka, visaugstākā autoritāte mūsu dzīvē teica, arī tas nevar mums vienkārši atrast kādu pogu, kur mēs izslēdzam simpātiju pret otru cilvēku. Tajā brīdī nav pareizi atbilžu, tikai jautājums, kā nepadarīt šo visu vēl sliktāku un kā nesadusmoties uz saviem vecākiem un kā turpināt paklausīt viņus un arī tomēr pašam dzīvot tādu dzīvi, kur es gribu dzīvot un kur es jūtos labi un man ir prieks. Un tad mēs sapratām, ka kaut ko mēs neteicām vecākiem. Sigitai nebija tāda diena, ka viņa teica, mamma, es neklausu tam, ko tu saki, un mēs turpināsim draudzēties. Tas vienkārši viss tā dabīgi notika, un pagāja laiks, gadi, kad Sigitas mamma jau pie tā pierada, un viņa piekrita, ka viņa sāka droši vien ticēt tam, ka mēs izturēsim līdz kāzām. Mēs sapratām, ka mēs nevaram apstādināt šo vilcienu, kurš jau ir iesācis braukt. Neviens nevar apturēt vilcienu, un tad mēs sapratām, kā mēs varam vismaz to ātrumu samazināt, kad viņš nav pārāk strauji. Kā mēs varam samazināt ātrumu, lai pēc iespējas maksimāli atliktu laulībai to, kas pieder laulībai, un neķerties pēc tā ātrāk. Jo pēc tāda vērtību sistēmas un pēc kristīgiem principiem, tam, ka mēs piekrītam, pēc kā mēs dzīvojam, kad seks pirms laulībām ir liels grēks, un tas var salauzt attiecības un salauzt sirdis, kad līdz laulībai pat var nenonākt. Un tā ir tāda liela tēma, un šīs te dzīves elements, seksuālā tuvība, ir paredzēta tikai laulībā. Un ja tas notiek ārpus tās, tad tas notiek nepareizā veidā, un tas ienes ļaunumu dzīvē, un tas ienes salauztību. Jo tas nav piemērots jebkam, kas ir ārpus laulības.
Un tad mēs centāmies, un mēs arī izturējām. Mums nebija seksuālas attiecības līdz laulībām, bet bija ļoti grūti, tā kā, bija bieži vien tāda atziņa no svētā gara, kas ir bijis par daudz fiziskajā tuvībā. Un ar to es iedrošinu ikvienu klausīties Dieva balsī, kas runā uz tevi pašu, un kur viņš saka, šis ir par daudz, un viņš pat nesaka konkrētiem vārdiem, bet tas ir caur sajūtām, caur apziņu, ka šis nav bijis pareizi, ka šis ir bijis par daudz, pārāk daudz progresējuši, un tad abi divi to apzinās vislabākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā viens no pāra, bet mums tā bija abiem. Un tad mēs sapratām, aizgājām par daudz, un tas neiepriecina mūs, un tas neiepriecina Dievu. Un tas ietekmē arī mūsu attiecības ar Dievu, un tad ir pats skaistākais, manuprāt, ir arī tas, kad pēc tādiem grūtiem brīžiem tā izvēle uzreiz skriet pie Dieva, uzreiz lūgt piedošanu, uzreiz to visu risināt. Un tas ir skaisti, ka var tā darīt, jo, man liekas, es arī nonācu vienā brīdī līdz tādam punktam, kur, liekas, tik daudz jau ir tā sajūta, kad jālūdz Dievam piedošanu par kādām lietām, kad vienā brīdī tā vairs nav tā pirmā izvēle, ko tu dari. Un tas, man liekas, jau parāda par tādu ļoti tādu sliktu dzīves posmu, kur atrasties, jo kamēr tu spēji to uzreiz pirmajā sekundē Dievs lūdzu piedot, tad es ticu, ka viss ir kārtībā ar attiecībām ar Dievu, bet tiklīdz tu to uzreiz nenožēlo, tiklīdz paiet jau vairākas dienas vai kādas nedēļas, tas grēks vienkārši sāk tā graust, un ka tas ir nenožēlots, un par to tas nav izlīdzināts arī Dieva priekšā, tad tas tiešām tā kā ietekmē attiecības ar Dievu, un tā savā ziņā tas posms bija tās ļoti, ļoti grūts, tajā pašā laikā arī skaists, jo tas arī tuvina ar Dievam arī tādas dzīves grūtības, un tas, ka mums ir Dievs vajadzīgs. Mēs saprotam, mēs nevaram savā spēkā to izdarīt, mums vajag šo viņa spēku, lai mēs tam varam iziet cauri, jo tas izaicinājums ir liels. Ja ir tādi jautājumi un pārdomas, kā jauniešu gados izturēt attiecības, tad mūsu vienīga atbilde droši vien ir jāpavada laiks kopā ar draugiem. Un nevajag nošķirties no draugiem, jo tas ir pirmais solis, tā ir pirmā zīme, kas liecina, kad attiecības var aiziet postā. Tajā brīdī, kad pilnīgi atsušanās no draugiem, un kad pavada laiku tikai divatā, slēgtā telpā, nav neviens blakus, ir iespēja pilnīgi visam, un viss var noiet greizi. Un pats labākais ir saglabāt to arī attiecību tuvību, bet esot bieži kopā ar draugiem, kuriem ir... Kuriem rūp, ar tādiem draugiem, kuriem rūp, jo mums bija tiešām apkārt cilvēki, kas interesējās, kā mums iet, kas interesējās arī daudz vairāk un daudz dziļāk, un arī personīgi nāca ar mums runāties un turēja mūs pie atbildības, un arī mūsu jauniešu mācītājs daudz ar mums runāja. Mēs nevienā brīdī neaizgājām prom no draudzes, bet visu laiku bijām tur tajā vidē, un bija cilvēki, kas mūs gan redz, gan pieskata, gan apvaicājas, un gan lūdz par mums un cer par mums. Nāca diena, kad mēs apprecējāmies. Nē, sadarinājāmies vēl. Pareizi, pirms kāzām arī sadarinās. Tad mēs 4 gadus bijām draudzībā, un tad bija viena skaista diena, kas bija mana dzimšanas diena, kur man vajadzēja pūst kūkai svecītes. Un ļoti skaista diena, viss kārtībā, un es biju sarunājusi, ka Gabriels tajā, kad es nopūšu svecītes, visu nodzied dziesmu, kad tad būtu tāds aizlūguma brīdis par mani, un kad Gabriels iesāktu, un viņš stāv man blakus tajā brīdī, kad es pūšu tās svecītes, neko par to nedomāju. Un es nopūšu tās svecītes, un es skatos, viņš krīt ceļos, un viņam ir kastīte rokās, un apkārt ir mani tuvākie draugi, un tas vienkārši tik skaists brīdis, un tā sajūta, ka es to esmu gaidījusi tik ļoti ilgi, 4 gadi draudzībā, plus vēl tie 2 gadi, kur man bija simpātijas uz viņas, man liekas, ļoti, ļoti daudz sapņoju par to, kāds varētu būt, un tieši šī sadarināšanās un kāzas, un tāds mazās meitenes sapnis par to, ka kādreiz būtu sievai. Un tas brīdis notiek, un es to redzu, un tā ir tagadne, un vienkārši asaras tā virst, un es tur vispār nespēju savaldīt savas emocijas, vispār nenāk neviens vārds pāri lūpai, Gabriels stāv uz ceļiem gaida man atbildi, jā vai nē, bet es tur, asarās izplūdus, bet pateicu jā, protams, pateicu jā. Pastāst arī, cik ilgi nākas gaidīt atbildētas lūkšanas.
tad visu šo stāstu mazliet pagriežot atpakaļ, es to pati sapratu tikai, man šķiet, ka šī gada laikā tāda atziņa atnāca par to, ka kad es sāku lūgt par savu vīru. Un mūsu svētdienas skolā bija tāda meiteņu grupas un atsevišķi bija puišu grupas svētdienas skola. Un tur mums bija vadītāji, un viņa stāstīja savu stāstu par to, ka viņa jau laicīgi sāk lūgt par savu vīru, un pēc tam, kad viņa apprecējās, viņa redzēja, ka vīra dzīvē tajā laikā, kad viņa ir lūgusi Dievu par savu vīru, tajā laikā vīra dzīvē sāk notikt tādas pārmaiņas, ka viņš sāk pievērsties Dievam un sāk nākt uz draudzi un bija iespēja satikties. Un šis stāsts man ļoti iedrošināja, un man likās, man tajā brīdī bija 11, 12 gadi, un es nebiju, man liekas, līdz tam lūgus par savu vīru. Tajā brīdī es sapratu, wow, tā kā šis ir foršs, arī gribu, lai man tā ir. Un tad es sāku lūgt par savu vīru. Es varbūt nesaucu tur konkrētas vizuālās iezīmes vai rakstura iezīmes, bet vienkārši lūgt par savu vīru, lai viņš mīl Dievu, lai mēs varam kopā kalpot un lai mums ir Dievu pagodinoša laulība. Un tas bija 2016. gads. Un tagad tinot to bildi atpakaļ, kad Gabriels arī stāstīja šo stāstu, ka 16. gadā tieši viņa ģimene pieņēma šo lēmumu, ka viņi pārvāksies uz Jelgavu. Un tas bija vienlaicīgi tas gads, kad es sāku lūgt par savu vīru. Un tad jau 18. gadā viņi pārvācās. Un es jau par savu vīru vēl joprojām turpināju lūgt. Viņš kaut kur mētājās. Viņš kaut kur mētājās apkārt. Un tā, skaisti redzēt, kā Dievs uzklausa tās lūgšanas, un arī forši, kad to tā pat nepamanu uzreiz, bet kad ar laiku ejot, tu sāc saprast nozīmi kādām lietām, kāpēc tas tā ir bijis. Un tā ļoti skaisti to ieraudzīt bija. Mēs ar savu stāstu teiktu, ka ja kāds atrodas līdzīgā situācijā, tajos jauniešu gados ir pāris, kuri saprot, kad mīl viens otru, un viņi tuvojas vidusskolas beigām, vai arī kāda cita situācija, varbūt tā nav vidusskola, bet respektīvi līdz tai pilngadībai, un viņi saprot, ka viņi grib turpināt dzīvi kopā, tad mēs teiktu, ka nav iemeslu atlikt laulību uz vēlāku. Nekas nevar būt par iemeslu atlikt uz vēlāku. Tas ir brīnumaini, kā Dievs var svētīt, un viņš var pasargāt, un viņš var arī vadīt dzīvē, un viņam jāuzticās ļoti, lai saprastu, ka arī augstākā izglītība nav svarīgāka par laulību tajā brīdī. Tiem, kuri grib apprecēties, arī jebkas, ko dzīvē vajadzētu sasniegt karjeras vai profesionālajā ziņā, arī tas nav svarīgāks par lēmumu attiecības sakārtot Dievu priekšā. Mēs apprecējāmies tad, kad tajā mēnesī, kad es rakstīju vidusskolā eksāmenus. Un, lai sakrātu naudu kāzām, es 11. klasē devos tālmācībā, lai sāktu strādāt. Un mums nav tas perfektais stāsts, kad mēs tur visu bijām sakārtojuši, bet mums bija arī atbalsts no malas. Bet mēs sapratām, ka ir jāpieņem lēmumu laicīgi, un tas viss ir iespējams. Mēs sapratām, ka tie 5 gadi tomēr draudzībā bija ļoti daudz, un mēs vairs nespējam. Mēs vairs nespējam. Tur pat pusgads jau likās ārpās, tas lējās tik ilgi. Un tad mums bija kāzas maijā 2025. gadā. Sanāk pagājušajā gadā, jā. Tagad jau mums ir gads laulībā, un varam liecināt par to, cik skaisti ir dzīvot tajā Dieva apsolījumā, tajā, ko viņš ir paredzējis, kā viņš ir paredzējis. Un tagad arī ir skaisti pamanīt to, ka cik viegli mums ir šobrīd būt laulībā, kad ir tik daudz jau, kam iziet cauri, ka tas trakākais ir aiz muguras gandrīz. Un tagad varam baudīt to, kas ir, jā. Nu jā, un to mēs arī gribējām padalīties, iedrošināt kādā veidā, kas uzrunā jūs. Pavadiet laiku kopā ar draugiem, meklējiet otrās pusītes draudzēs un noticiet mīlestībai. Kristus vārdā, amen. Liels paldies Gabrielam un Sigitai par šo brīnišķīgo iepazīšanās stāstu. Ļoti uzrunā un patīk redzēt. Pirmkārt, šī jauniešu atklātība šajos 11 gados, 14, 15, 16. Mēs varam izrunāties ar vecākiem, mēs varam ar draudzē, ar mācītājiem, ja, ar draugiem pārunāt kādas lietas, kur mēs esam. Gabriels brīnišķīgi pieminēja šo vidi kristīgo, kas pārsvarā vienmēr arī ir draudze vai arī vēl kādi pasākumi. Šī skaistajā vidē, kur tiešām mēs varam
iepazīt šos līdzīgi domājošos, šos Jēzus Kristus sekotājus. Man tiešām liels prieks ir par jums, ka jūs esat izturējuši tiešām svarīgu pārbaudījumu savā dzīvē un izturējāt arī šo fizisko vilinājumu, tā teikt, līdz galam. Tā ir liela svētība. Novēlam, lai jums laulībā ir tiešām daudz prieka mirkļu, lai kādi pārbaudījumi tos izdodas izturēt kopā, jau abiem diviem, kas nav vairāk kā pirms sadraudzības, varbūt kaut kur viens to domā, otrs to domā, bet jūs jau esat kopā kā viens vesels, un kad ejat uz priekšu spēkā ar Dievu, kas ir arī jūsu vidū. Tiekamies nākamajā reizē, un mēs sakām tā.